Čau visiem! Čau, mammu, tēti. Nu, labi, tētis aizgāja pēc piena, bet, nu... Manējais arī. Jā, Limbušs piens labākais. Jā, vot šito iedomājies, vajadzētu noskaidrot, pēc kura piena visi tēti iet. Kurš ir tas piens? Tas, kuram termiņš rīktīgi ilgi iet uz priekšu, lai var pēc iespējas ilgāk tā kā čilot prom. Tas termiņš jau kaut kāds, man liekas, 10 gadus, tas kaut kāds ultra piens ir. Bet, Burtiski 20. Bet sveiciens, jā, visiem, kuriem tēti ir pēc piena aizgājuši, un visi, kuriem nav tēti pēc piena aizgājuši. Kuriem sencīt vēl mājās. Jā, kuriem vēl gaida tikai to momentu, kad varēs pēc piena iet. Mēs esam apakaļ studijā pie mikrofoniem, krēslos, divānos. Tas bija ļoti labs sākums. Šis bija lieliski. Es laikam uzreiz varu pateikt, bija mana vaina, ka mēs nedēļu vairāk ierakstam, jo es biju apslims. Tev bija tehnisks problēmas. Man bija burtiski tehnisks problēmas. Tā kā tajā temperatūra un drudzes. Tā kā tajā RTU e-pastā, kur tas Džeks tā kā raksta pasniedzējiem, es atvainojos, šodien ir tehniska problēma ar mani. Pļūten pierādīt. Tev tā bija nedēļa, burtiski. Man bija burtiski nedēļa tā, jā. Bet mēs esam apakaļ labāki, spēcīgāki un mācām. Nu, es nezinu, vai es esmu baigi spēcīgāks un labāks, bet, nu, jā, es esmu vienkārši. Un tas pats galvenais ir būt. Kā ir filozofi teikuši, tu esi tas, kas tu esi. Tas Andris Kivičs to teica. Andris Kivičs ir kaut kāda grāmata, man liekas, izklausās. Jā, tā ir labā. Tā ir vislabākā. Es gribētu, lai es gan neesmu lasījis. Lai man kāds to uzdāvina. Tur ir vēl viena leģendārs citāts. Man ir teikuši cilvēki. Ir, nav, man liekas, vai kaut kas tāds. Vai kā ir? Nē, viss ir tā kā ir, vai nav kā nav, vai nu, kaut kāds Šitā no visiem šitiem latviešu tām zvaigznēm, man liekas, vislabākais citāts ir Kasparam Kambalam. Viņš bija VF podkāstā. Viņam, šautauts viņiem, jā. Mēs reklamējam tagad citu podkāstu savā podkāstā. Viņam bija, respektīvi, ļoti labs citāts. Viņam prasīja... Nav kam reklamēt tāpatās. Viņam prasīja, tā kā, nu, kad viņš pēc basketbola karjeras, viņš tur ir, nu, tagad šovos un ķipa, nu, tāda... dažādi viedokļi par viņu un tā, viņš vienkārši iestājās kamerā, viņš tāds, ziniet, ko es teikšu? Tic vai nē, bet man tas bija vienkārši tā. Es jūtu, ka man šajā podkāstā būs jāliek daudz pīkstuļu atkal. Šis ir tikai viens. Nē, vēl pirms tam jau bija, man arī viens pīkstulis. Jā, normāli. Katrs vācam pa pīkstulim. Kuram vairāk pīkstuļi, tas, es nezinu, uzsauc kebabu. Jā, šito mēs varētu arī. Es vienkārši pēc katra otrā vārda Tu gribi man ļoti kebabu nopirkt, jā, es jūtu. Nu, nē. Es domāju, nē, tas, ja es vairāk savācu, tad tu man nē, tas man liekas otrādāk. Nē. Nu, mēs varētu pamēģināt kādreiz, jā. Jā, šitas izklausās labi kodā dzīvē, jā. Jū. Labi, bet tā tad, ņemot vērā, ka mēs bijām bišķi ilgāku laiciņu tagad prom, ir diezgan daudz lietas sakrājušās, par kurām atkal ir jāpapļāpā. Un vēl epizodes laikā būs, es varu pačukstēt, mūs sagaida arī jauna rubrika. Jauna rubrika. Kas tur būs? Klausieties tālāk. Mēs neliksim speciāli šitos timestampus, lai jūs nezinātu, kur patīt tālāk. Jāklausās viss līdz galam, jā. Tā kā sēdi. Sēdi un klausies, jā. Sēdi divi. Bez draudiem šis jau. Es zinu, kur tu dzīvo, jā. Ko tu runā tagad? Es runāju ar mūsu klausītājiem, jā. Ja tu šī no neklausīsies, es atslēgšu elektrību. Pats personīgi aiziešu. Kļāviņ! Es aiziešu un atslēgšu elektrību. Ūdeni. Ja divas epizodes, ja būs divām epizodēm, šitā arī ūdeni atslēgšu, jā. Tā kā... Kur ir brīdinājumi? Labi, mēs baigi esam aizrunājuši. Tas vēl normāli. Bet sāksim ar pirmo mūsu apskatāmo rakstu, kas jau pirms kādu laiku notika. Bet šits man ļoti patīk. Šits man arī, jo tas bija, man liekas, ļoti... No vienas puses, ideja, tas, kad tā dabas aizsardzības ideja ļoti cēla, atbalstu, taču
tas, kā tas tika īstenots. Es teiktu, ka tas ir vēl labāk. Jā. Normāls ekoterorisms kaut kā. Jā, tā kā var redzēt, ka mēs esam pievienojušies tādai attīstīto valstu, varētu teikt, saimei, jo pie mums arī notiek eko uzbrukumi, tā varētu teikt. Respektīvi, tas stāsts diezgan interesants. Tie klausītāji, kas dzīvo Grīziņkalnā, iespējams jau ir, varbūt kāds ir saskāries ar to. Jā. Bet vai ir dzirdējis vismaz, kad tur vienkārši... Varbūt jūs mašīnai tā notika. Vai varbūt jūs piedalījāties? Jā. Ierakst komentāru. Jā, lūdzu vārdu, uzvārdu, personas kodu. Mēs nestučīsim. Mēs neko neteiksim, jā, mēs atbalstam. Mēs varam savākt, varbūt, tā kā gangu katrā pilsētā. Katrā rajonā. Katrai pilsētai savu komandu, kur pārdurs visvairāk riepas. Līderbordu uztaisīja. 108 riepas Valmiera lobby. Bet, Grīziņā, respektīvi, kaut kādi vides aktīvisti sadūra riepas mašīnām un atstāja zīmīti, kur bija rakstīts, ka viņi ir riepu iztukšotāji. Jā, dažādiem dzīves gājumiem ar vienu mērķi. Ļoti sliktā tā kā Google tulkotāju valodā latviešu. Tas gan man nepatika, jo viņi varēja to iztulkot normāli, bet man šķiet, ka šis būs tā kā off topic, bet es skatījos to sižetu LTV par šo, un tur lielākā daļa cilvēku runāja krieviski. Tā kā man šķiet arī varbūt šis cilvēks, kurš to tulkoja, arī nemāk latviski. Tā jau, ja sadūr, tā jau. Mašīnas riepas, tad domā. Ja mašīnas riepas sadūr, tā jau. Bet galvenais... Jā, jau runāja krieviski. Bet tajā intervijā arī galvenais runāja krieviski. Tā kā vēl būtu labs, ja tā kā būtu Krievijas numuri, iedomājies. Savējiem uzbrukt. Nē, tad būtu tāds, tā kā, es domāju, tad policijai vieglāk būtu atrast, tā kā, kurš mašīnas konfiscēt no sērijas. Bet, viņi aizbildinās ar to. Viņiem šī ir normāla rīcība, jo viņi grib padarīt ļoti apgrūtināt mašīnu kustību. Burtiski, un tāpēc viņi pārdūra riepas. Es nezinu, tas tā kā... ideja. Viņiem, man liekas, šis ir tas, kad cilvēki pāriet par tālu tam mērķis attaisno līdzekļus. Jā, protams. Vienkārši citiem vai pārdaram riepu. Tā kā, tur bērndārs ir vienkārši ar vandālismu nodarbojamies, lai kaut kāda ķipa cēlu mērķi. Labi, nevis ķipa, bet tas ir tā kā, jādzīvo mums ir dabai draudzīgāk un tā, bet ne jau durt riepas. Jā. Man bija ideja, kā šo varētu tā kā labāk realizēt, jo, viņi, cik es sapratu, vairāk tā kā uzbruka džipiem, jā. Jā. Un tad vienkārši tā kā ar grafiti uzraksti tam džipam, tur es braucu lielu džipu, jo man ir mazs kaut kas. Un tā kā, bet uzlīmē tādā vietā, kur to nepamana. Kredītmaksājums, tu domāji? Arī var būt. Tur katrs var, tā kā, tur daudz punktu vienkārši pielikt. Tā lai katrs komentārā, kā jūs domājat, par ko viņš runā. Tā lai katrs var tā kā izdomāt. Vienkārši uzlīmēt kaut kādā vietā, tādā, kur mašīnas īpašnieks nepamana uzreiz. Es nedariet lūdzu šo, ja kas, es šo tā kā nereklamēju. Bet Krišāns jums samaksās, ja jūs tā darīsiet. Bet šī ideja, man liekas, tā kā būtu daudz pieņemamāka sociāli. Tā kā vienkārši, uzlīmē uz veistikla aizmugurējā. Es braucu ar lielu mašīnu, jo man ir mazs kredītmaksājums. Jā. Vai šis klusums perfekti vietā bija. Jā, tā kā domājiet paši. Tā kā es atrisināšu šo problēmu. Es ceru, ka šis vairs nenotiks. Tas ir idiotisms kvadrāts. Es ceru, ka sāks. Tās uzlīmes. Es ceru, ka jūs nesāksiet līmēt. Es nesaku, ka tā ir ideja, ko jūs varat darīt. Izpēries no šī tā tagad ārā. Es nesaku, ka tā ir ideja, ko jūs varat darīt, bet ka tā ir iespēja, bet ko nevajadzētu darīt. Burtiski, kamēr mēs to ierakstām, Krišāns jau taisa sludinājumu lapeles, kurš ir gatavs izmest pa visu Rīgu šito, lai atbalstītu. Tur jau vajag līmlapiņas, bet
ko nevajag darīt, ko nevajag līmēt. Jā. Nu, es redzu, ko tu raksti. Nevajag to darīt. Jā. Labi. Nedariet to. Tagad Tas būtu ritīgi smieklīgi. man ir mazs kredīt maksājums, jau. Bet man tiešām ir. Bet... Tiešām es varu parādīt. Konta izrakst. Tad turpinot par... aiziesim tagad visvairāk. Tad, man liekas, šī nozara Latvijā ir vislielākā bēda ielai. Jā, vienmēr ir bijusi un vienmēr es ceru, ka nebūs, bet Es domāju, jūs noprotat, par ko mēs runāsim. Tā ir veselības aprūpe. Man liekas, tu runās par Origo. Par Origo? Origo vienmēr bijusi bēda ielai. Lielākā bēda ielai Latvijā. Tagad, kad viņš ir izremontēts, ir ķip labāk. Bet Origo bērni jau paliek. Vecī ķengrāk bērni. Tagad ir jau... Pie Akropols. Ak, Dievs. Vaiprāts kaut kāds. Daži ir tur iedomājies. Tur 12-gadīgie, kurī pie ieejas. Tur flora kaut kāda sāksies. Blāds virs skrips, bet Latvijas versijā. Bet tur Strādnīcas slimnīcā bija skandāli. Daudzās slimnīcās tagad skandāli. Ar kur slimnīcu mēs sākam? Es domāju, sākam ar Rakus, ar Rīgas Austrum Kliniskās universitātes slimnīcu. Gaiļezaru karoči. Pilno nosaukumu. Tur, cik es sapratu, tas nav saistīts ar tā kā cilvēkiem, kas strādā Rakusā, bet ir saistīts ar tieši to būvniecības firmu, cik es sapratu. Tur laikam tā problēma nebija ar tieši slimnīcas darbiniekiem, bet ar tiem būvniekiem vairāk. Jā, par to kaut kādu sketčī džeki, bet būvniecībā jau viss tādi. Tas jau normāli. Jā. Nē, daudz gan jau normāli. Tā kā cilvēks neņem kukuļus būvniecībā, allegedly. Ir daži, laikam. Tu teici, ka tev ir mapīte ar vārdiem. Kas neņem kukuļus? Ne, kas ņem. Drīzāk būtu, kas ar neņem būtu. To būtu vieglāk uztaisīt. Jā, bet tur ir knāps vienkārši izmeklē, kad tur esot bijusi kūdīšana jau uz kukuļiem. Bet tur nekāda lielāka ziņa arī nav, man liekas, vairāk. Tur vienkārši pašā saknē ir tā lieta tagad. Jā, bet arī tur saprot, es vismaz ceru, un tā tur izskatās, ka varbūt pat nav iesaistīti nevieni darbinieki. Es varbūt zinu, bet es nekomentēju. Droši. Varēs komentēt dažām citām iestādēm. Nē. Bet tad ir vēl vienā Rīgas slimnīcā. Tur gan lielākas problēmas. Tur ir diezgan. Un par to jau rakstīja arī pirms tam daudz, manuprāt, ja es nemaldos, jau kopš kaut kāda māja vai pat agrāk. Bija, kad rakstīja par to, ka tur, ja viņi nepabeigs to būvniecību, tad viņiem nebūs tā nauda un tā un šitā. Un tagad viņi saprot, ka viņi tiešām nevarēs beidzot to būvniecību pabeigt. Tur ir arī tas, kad man patīk jauno tā māja, vai kad visu laiku, tur tas risks arī zaudēt to Eiropas finansējumu, tai būvei. Tur jau tā liela. Un tā naudas, tā summa tikai palielinās, ko var zaudēt. Bet, respektīvi, Strādnīcas slimnīcā tur atcēla valdi, pagaidu padomu, uzteica darbu. Jā. Atlaid, jā. Visu valdi, un tas risks ir tāds, ka tur var zaudēt Eiropas naudu, ceļot to jauno korpusu. Sākumā tur bija 5. oktobrī bija ziņas, atceros, kad varēja zaudēt 46 miljonus no tās naudas. 24. oktobrī 60 miljonus. Tā kā GameStop akcijas reāli ceļas visu laiku. Un pēdējais ir 27. oktobrī 70 miljoni. Kad būs Sotaks? varētu likt kaut kādas likmes šito. Mums vajag Stonks, tur reāli Stonks. Mums vajadzētu kaut kādu OptiBet sponsoru. Varētu ritīgi labi kaut kādu OptiBet vai Spins vai kaut kādu sponsoru. Laims. Jā, ielikt vienkārši. Varam likt
likmes uz Stradiņas slimnīcas korpusa izbūves zaudējumiem. Tagad optimētā. Koevs, kad iesvirs 80 miljoniem, 1,4 nav pelnošs. Tā kā, bet jā, tas būtu interesanti, bet, kā lai to pasaka, tā, solīdi. Jā, pī. Nē, tur ir baigi tā situācija, es nezinu. Tur arī deva, galvenais, ka tā pagaida padome. Viņi arī teica, lai uzraudzītu visu to būvprojektu un vispārējo, tā kā deva ieteikumus, ko tur varētu darīt. Tur, piemēram, bija būvuzrauga nomaiņa. Un, kā tu domā, vai viņi kaut ko no tā ir ņēmuši vērā vai nē? Es domāju, ka viņi burtiski neko nav darījuši. Tu trāpīji pareizi. Super. Kāds izbrīns. Jo, man liekas, bet es par Stradiņiem esmu dzirdējis. Man liekas, arī bija tas, kad tur bija tā viena sieviete, kas bija tā Instagramera vai kaut kāda TikTokera vai kas tā. Atceries? Bija pirms kaut kāda pusgada vai gada, kur viņa tā, čau visiem, šis ir mans jaunais amats, es esmu kaut kāda tur... Kaut ko tādu. Atceries, un tad viņa pēc tam, viņa burtiski 3 dienu laikā atcēla no tā amata, man liekas. Ne, pa Stradiņiem, ja godīgi, tā kā... Pēdējā laikā arī. Ir diezgan dzirdēt, man arī pazīstam aizbrauc vienkārši Stradiņiem, tā kā stundām gaidīja rindā, un beigās, un nevis kā pret cilvēku, bet tā kā pret... punktiņu sistēmā. Es arī pirms kaut kādiem 2, kad sanāk, jau pirms 2 gadiem, kad es biju Stradiņos, man arī patīk, ka man tur izrakst pēc operācijas, tur sāku, man nav baigi labi, es tā kā, knapi varu vēl pakustēties. Nē, vecī, tev viss kārtībā, dodies mājās. Man jau arī pagājuši gadu, kad es pirms tiku slimnīcā, es arī aizbraucu Stradiņiem, un tā kā galvenais doktori vēl iedod to labu ģimenes vārds, tev jāmēģina pēc iespējas ātrāk, jo man tur viss kā diezgan steidzīgi bija. Yeah. Normāli es aizbraucu 10 un biju līdz 5, un vienkārši 6 stundas nosēdēju koridorī. Jā, tas ir normāli. Tā kā tur kaut kas... Telefons izlādījās, es atceros, pameditēju, tur troksnīju. Tur ir rītīgi laba vieta, kur meditēt, jo es atceros, kad es tur sēdēju tajā uzņemšanā vai tur kaut kādā gaitenī. Vienkārši tev tur paiet garām džeks, asinīs viss un normāli. Tev tāds laikam šis ir tāda ierasta lieta. Jā, tā kā, redzēsim. Kad viņiem neiet jau tā ar to servisu, tagad, kad ir viss šīs atsauksmes un viņi vēl Eiropas naudu pakāsīs, un tāds blīn nopietni. Jā. Redzēsim, kā tur tas viss beigsies, bet par slimnīcām runājot un veselības aprūpi. Slimnīcām, kā nokļūt uz slimnīcām. Ir tāda dzeltena busiņa. Pimp my ride. Tur tāds dzelteni busiņi, man liekas, ka kaut kāds... Nē, tie melni busiņi ar dzelteniem uzrakstiem, teorētiski. Šito daži sapratīs. Takš pakalpojumu. Viņi arī var uz slimnīcu aizvest, ja vajag. Bet, Latvijā šitie nav izplatīti, šitie vairāk citās valstīs ir. Pieredzes apmaiņā grib braukt? Nē. Ko es tur pieredzes apmaiņā darīšu? Tas nav man paredzēts. Tā kā. Bet ir tāda... Latvijā ir tāda busiņa, tāda dzeltena ar sirēnām un ugunīm. Ambulanti saucās tāda. Yeah. Ar uzrakstiem. Un tie cilvēki, kurus sauc par šoferiem, kas stūrē šos busiņus, automašīnas. Saka, ka nav labi. Saka, ka viņi galīgi lūžņi. Izrūsē, labi. Bet galvenais prikols tāds. Es tagad lasīju arī pirms pāris dienām, kad daudz tos busiņus aizsūtīja taču uz Ukrainu, ne? Kaut ko tur sūtīja, bet man liekas, vai tie nebija vecie kaut kā? Cerams, jā. Iedomājies Bet te jau, piemēram, arī tas respektīvi... burtiski varbūt ir tas, ko kaut kāds šlesers vai kaut kas varētu teikt. Apskatieties, viņi visus labos busiņus ir aizsūtījuši uz Ukrainu, bla, bla, bla. Kāpēc mēs te atbalstam viņus? Nē, bet, lai klausītāji saprast, par ko ir runa. Daudz šoferīšu jāsūdzas par ambulances busiņiem, ka viņi nav labā stāvoklī.
Jā, ka viņiem gaismas ir... Gaismas nav labas, tāpēc tiek likti papildu lukturi, lai būtu labāka redzamība slēdz bākuguns iekšā, lai paredzētu. Bet, būsim reāli, Pēteri, ja tu strādātu kā ātrās palīdzības šoferis, es ceru, ka tā nekad nebūs. Un tev burtiski šobrīd nav tiesības. Jā. Reāli. Vai tu nebraukātu visu laiku apkārt ar ieslēgtām bākuguniem? Nekad. Beidz savu balot. Tikai nepieciešamajos brīžos. Es zvēru pie visa, kas man svēts. Nekad. Es domāju, es esmu likuma paklausīgs cilvēks. Es domāju, tu noliktu parkingā ar ieslēgtām bākugunīm un aizbraukt mājās tā kā pēc mājiņas. Nekad. jā. Tik nopietni arī man ir šī atbilde. Jā, nekad. Jā. Tas ir pret maniem principiem, Krišēn. Protams. Es zinu tavs principus. Bet pa 10, ja tu samaksā. Nē, nekad. Bet jā, šie autobusi. Slimo autobusu. Tev burtiski tas ir tā kā jaunais mikroautobus. Kas tev ir šodien? Es kaut jaunas vārdus izdomāju šodien. Lietām, kurām jau vārdi ir zinām. Es tā kā Rainis esmu. Bet jā, galvenais pavasarī viņi saņēma tos jaunos, kas nebija labi. Un viņi vēl nāks 47 auto līdz gada beigām. Nauda ar to arī normāli iztērēt. Arī labi nav, jā. Jā, un tur tagad saka, ka, tie šofrīši saka, piemēram, arī ātruma ziņā, ja viņi neredz tos dzīvniekus, piemēram, caur mežiem braucot un kā vai ne. Tad lai brauc virsū. Jā, bet... Un nevar arī, katra minūte ir no svara šajā situācijā, bet arī nevar riskēt ar brigādes veselību un vispārējo. Iedomājies, ja viņiem jau jāglāb ir kaut kāds cilvēks, tad vēl būs jāglāb dzīvnieks, tad iedomājies, cik... Vai arī brigāde. Jāglāb. Viņi jau paši sev var izglābt. Paši sev. Pie sistēmas pieslēgt, varbūt. Bet... galvenais, un ir vairākas sūdzības, tur ir gan no Rīgas reģiona, no Vidzemes, bet neatliekamā medicīna, medicīniskās palīdzības dienas pārstāvi vienkārši, arī iepirkumā viss ir labi, pretenzijas netiks celtas. Mums vienalga, ko jūs domājat. Zini, kā šis beigsies? Es tev pateikšu. Visi aizies no darba. Nē. Nākamajā gadā vēl piedāvās, vēl būs kaut kāds jauns iepirkums tikai gaismām. Un piemēram, lai tā mašīna rakstīts apakšā vienu komplektu uzstādīšanu izmaksā 250 eiro. Un viņi pa kaut kādiem 100,000 paņems kaut kādām 40 mašīnām uztaisīs projektu un atkal nav noslēpt. Pēter, arī šitā klausītājiem mūsu tā kā labi iespēja piepelnīties. Jā. Klausieties, gaidat iepirkumu portālā. Skries Krišāns ar Bentley braukās. Kāpēc ar Bentley, es domāju, McLaren jau labāk. Es nezinu, es tikko random, tā, ka tu teici, ja es būtu ātrās palīdzības šoferis, riktīgi uz ātrumu būtu jābrauc vienkārši kādās tumbās uzlikt to tur no formulas. Tādā, Max Verstappen un riktīgi par Rīgu vienkārši malku. Es varu iedomāties, tu tā kā iebrauc tajā uzņemšanu, tur, kur tā uzņemšana, tur, kur izlādē. Kāds laiks bija pitstops. Tu kā riktīgi tur ātri. Ārā sāk līt, man vajag vidējas cietības riepas. Vienkārši vienā stūrī parādās tā kā tas timer. 4 māsiņas maina ratus. Tur cilvēki burtiski. Cik ātri var izlādēt ārā to pacientu. Tur, šitas 20 sekundēs. Met viņu. Un tu aizgāji ko tālāk. Bet šis mēs iebrauc uz iešanā, visas māsiņas tur tā kā apkalpot, tur rindā cilvēku, un visi iebrauc, tam būs 4 māsiņas aizskrien prom, maina ratus. Davai, pitstop. Tas būtu labs, jā. Šito vajadzētu uztaisīt kaut kādu Formula 1 priekš ātrās palīdzības mašīnām. Es domāju, tas būtu baigi labais. Es to skatītos. Es domāju, tas būtu populārāks par Formula 1 parasto. Ar laiku, jā. Tur būtu aktions lielāks. Un arī Bet un tev ir 5 sekundžu mīnus
apļu laikā, ja, piemēram, tas... Nomirst viņš? Jā, neizdzīvo līdz galam. Man patīk tikai 5 sekundes. Nu tā, tas jau liels laiks. Jā, nenormāli liels. 5 sodu punkti. Tā kā, viņš nomira 5 sekundes. Man tāds, viens atkal nedabūja medaļu. Bet, arī novados iet slikti ar slimnīcām. Daugavpilī. Tur saka, ka viņi laikam bankrotēs, ka viņam nav naudas. Viss slikti arī. Neviens negrib maksāt par veselības aprūpu Latvijā, kas ir pa brīvu. Jā. Un es stulbi kaut kā. Nē, man visvairāk jau patīk sākumā tas virsraksts no tā vadītāja. Viņš tāds, problēma ir 100, bet tās ir risinājums. Tā kā varbūt ir kaut kāda gaisma. Viņš burtiski man atgādina, kā ir tas džeks, kurš ir bijis vienā vietā tik ilgi, ka viņam jau ir tā kā, viss te ir pakaļā, bet man ir vienalga. Es saprotu, ka neko nevar ietekmēt, bet es daru savu darbu. Jā, man arī ir iepriekšējā darba vietā bijuši tāds cilvēks. Tā, kad tu esi pieredzis, ka ir tāda sūda, tad tu vienkārši māc tālāk. Šo džeku vienkārši. Jā, bet... Šo vīrieti. Jā, tad Daugavpils slimnīca ir uz bankrotu robežu. Un, viņi gaida, protams, ka valsts finansējumu jāpieaudzē. Bet, ja godīgi visā tā sistēma, labi, šis ir tāds vienkārši diezgan galējs piemērs, bet veselības aprūpe tas ir tāds bēdu bērns, ka nezinu, ko darīt. Ja es pirms tam nevarēju saprast, vai vīrietis vai sieviete vada Daugavpils slimnīcu, tas ir džeks. Jā. Tā kā. Jā. Tas nākamā tēma, jā. Tā kā, cerēsim, lai Daugavpils slimnīca un vispār veselības aprūpe tiek ārā no šīs bedres. Lai vairāk naudas, vairāk mašīnas, ātrāki šoferi. Verstapens pēc karjeras nāk Latvijā strādāt. Spilgtākas gaismas un mazāk idiotu. Tieši tā. Bet beigās uz veselības nozaru runājot, ir laba ziņa. Nē, bet es vēl gribēju piebilst, tu redzēji Facebookā to postu arī, neatliekamās medicīniskās palīdzības. To par tiem izsaukumiem. Jā, to es lasīju. Tas vēl arī bija. Bet, man vairs vispār nepārsteidz cilvēku stulbums, tā kā... ko tur spēcīgi vārdi. Spēcīgi vēl piebilst. Bet, kā tev vairs pārsteigt cilvēku stulbums. Jā, bet labās ziņas par veselības aprūpi ir tas, ka Covid-19 un pērtiķbaks, kas vairs nebija tik aktuāli, bet Covidnieks, jā. Nav. Un viņi ir svītrot no bīstamo infekciju sarakstā. Pandēmijas nav. Pandēmija neeksistē. Tieši tā. Tagad varam dziedāt. Jā, bet vispār tāds Covid nekad nav bijis. Mums tūlīt fact-checkos. Jā, bet iedomājies, viņi varētu mūs rečekot. Un tad mums būtu uzreiz, varbūt kādi klausītāji, kādi pāris. Jā, mēs uzreiz sākam publicēties mainām pasauli.news. Vai tad viņi vēl ir? Es nezinu. Man liekas, ka vairs nav. Telegramā, man liekas, pļāviņš ir. Vienīgais. Es domāju, viņam ir Telegram grupa, kad jau ir, bet Jā. Mēs jau esam legit, mēs jau esam Spotifyā, YouTube'ā, Instagramā, Gmailā, Facebookā. Mēs esam visur, sakojot. Bet to es vēl pateikšu beigās. Bet nākamā ziņa ir, bišķiņ tagad mēs pārējām uz citu nozari. Uz iekšlietām. Kur arī viss pakaļā ir. Cik pozitīvi, Covid pozitīvi, ko? Viss jau Latvijā te viss ir tā kā ir. Jā, bet iekšlietu ministrijā informācijas centrā strādāja sieviete. Vārdā? Tu varēji pateikt, kā viņu sauc vārdā. Līga Peipiņa. Jā, un viņi tur... bija bezdarbība. tas izklausās tā kā viņa burtiski bija... Viņa vienkārši strādāja, viņa baigi neko nedarīja. Un tāpēc tur kāds bija izrēķinājis, kad
Nu, viņi... Tur, respektīvi, bija iepirkums. Jā, viņi tur... Un viņa palaid garām vienu faktu. Jā, ka tur... ka tur būs bišķiņ jāpārmaksā. Jā. Viņai bija tāds, viņa dzirdēja to tur es nezinu. Tur bija nodokļu parāds. Jā, vairāk kā 150 eiro. Un viņš šo faktu palaid garām. Un uztaisīja līgumu, kur bija tas 2,9 miljonu līgums. Jā. Tam pretendentam iepirkumā. Bet pēc likuma, ja ir pār 150 eiro parāds nodokļu, tad šādā iepirkumā ir jāizslēdz šis te uzņēmums. Viņi to nepamanīja. Bet varbūt... Un par to viņai ir uzlikts sots. Spēcīgs sots. Pareizi ir. Viņas sots ir 200 stundas sabiedriskais darbs. Nu, bet 150 eiro nodokļu parāds, to jau var, to arī var sakrāt tik maz. Tas jau nav nekas. Nu jā, tas... Bet likums ir pārkāpts, tā kā. Pat labi, ka likums tiek ievērots. Jā. Neesiet kā līga, ievērojiet likums. Man atgādina to degpunktā samotās, tā kā ievēro likums. Un tad ir tas... Likumi ir jāievēro visiem. Man, piemēram, nav. Viņi taču viņā varētu būt interviju. Jūs līga likums ir jāievēro visiem. Man, piemēram, nav. Bet, labi, tagad vismaz, zin kā, ir rudens, tur arī tā bilde, man patīk LSM ar to lapu grābšanu. Būs jāgrāb lapu. Tā kā vienkārši, no vienas puses, man liekas tāds relaksējošs darbs, tā kā tu aizēji pagrāb lapas brīvdienās, un, zin kā, nevis sēdi iekštelpās kaut kur, nezinu, tur skaties Netflix vai kaut ko. Kā ir ar to sabiedriskā darba uzraudzīšanu? Tur nav tā kā, nezinu, kaut kā aizmugurē kaut kāds darba uzraugs ar pātagu, tev pa muguru, tad davai. Nē, man liekas, nav tā kā 19. gadsimta plantācijās. Moš vajadzētu. Tā rīktīgi, lai veiksmīgi. Šito tu var mana balss pucelē ierosināt. Iedomājies ierosinājums, tā kā mums vajag džeku ar pātagu, tā kā visiem aizmugurē, visiem piespiedu darba darītājiem. Tas būtu es domāju, efektivitāte palielinātās. Jā. Baiļu faktors arī. Baiļu faktors arī. Tas noteikti. Atceries šovu Baiļu faktors, tas bija labs. Jā, tas bija labs. Joe Rogan. Bet mēs kaut kā šodien netiekam vāļi ārā no tiem Latgales nostūriem. Jo tur ir vēl viena spēcīga ziņa. Kur no visām? Par to atstādināšanu. Par Reizekni, jā? Jā. Jā. Mums tā bija salikts nepareizi. Bišķiņ. Es aizskrēju pa priekšu. Bet, ja es pieskāros, tad izrunājam. Es domāju, varam, jā. Ministre Varam, kas ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Ministra Inga Bērziņa ir atstādinājusi Bartaševiča kungu no Reizeknes mēra amata. Jā, mūsu iemīļoto jau pieminēto daudzu epizodu garumā. Katru epizodu pieminēto. Vajadzētu reāli ielūgt, man liekas, uz kādu epizodu. Jo tad vienkārši vienu segmentu viņš pats varētu par sevi pastāstīt. Mums būtu tā kā mazāk jārunā. Džeki, kas man jauns dzīvē? Tāpat tās pārsūdzēju lēmumu. Viss normāli. Cīnos te tagad ar krāviņu. Jā, dūti. Bet viņš arī liekas pēc tām intervijām, viņš tāds, zin kā, lādzīgs. Nē, viņš tāds Latgales džeks ir. Zin kā, tu zini cilvēks no Latgales. Viņš atgādina, viņš ir tāds, viss normāli. Lauku sātā darba daudz. Strādājam. Mēģinām tā lietas, viss izdarīt. Kā tā ir. Un domāju, ka būs labi. Jā. Bet, tātad, ja mums vēlreiz ir jāskait, kas bija lielākais? Es nezinu, vajag. Mēs jau katru epizodu. Nepareizi aprēķināja skolotāja algas. Samazināja sociālo darbinieku skaitu. Izdomāja, ka vajag uzbūvēt spa. Un vēl tās mašīnas krūtās. Mašīnas. Un tad viņš saprata, ka budžets nebūs. Tur nesaies. Bet viņš tāpat virzīja viņu uz apstiprināšanu. Viņš vajag jau nepavadīs. Šitas labi. Tas ir vienkārši. Šitas tā kā burtiski iesniedz tā kā kodā
universitātē, tu raksti kaut kādu darbu, un tu tāds, varētu iesniegt to pašu, ko raksta man. Nē, vai arī, piemēram, iedomājies, tev ir tā kā tēma kaut kāda iedot, bet tu redzi, tavam kaut kādam draugam ir iedot tā kā, tāda pati tēma, un ķipa tā kā, un jūs tur tā izdomājat, mošķi, mēs abi rakstām par to, un tad tev ir tāds, gan jau pasniedzējs nepamanīs. Jā, reāli, tas tā arī. Es arī gribu redzēt, viņš tagad teica, ka viņš pārsūdzēs šo lēmumu. Ko viņš liks pretī, es gribu redzēt. Jā. Es nezinu, kas tur, bet tā būs interesanti. Es esmu pārliecināts, ka arī nākamajā epizodē mums būs ko parunāt par Aleksandru. Paldies Dievam, kad viņš ir, mums visu laiku, tad kontents ir. Jā, 4,4 miljoni vienkārši nav kaut kur. 4 miljoni nav, bet mums ir par ko runāt. Jā, kas ir labāk? Reizeknē nav 4 miljoni, vai mēs varam papļāpāt par Reizekni? Viss ir balansā. Līdzsvars. Jā, tieši tā. Bet, kas mēs arī varam? Mēs esam gatavi pieņemt arī 4 miljonus. Kāds ieskaitat kontā, jā. Bet no vienas tādas naudas izsaimniekošanas, labi, tā nav naudas izsaimniekošana par arī tur bišķiņ problēmām ar naudu. Teiksim tā būtu vislabākais segvejs, man liekas. Kā jūs varbūt atceraties, mēs arī runājām, man liekas, pagājušajā gadā. Vai kad tas bija šogad? Šogad sākumā. Gada sākumā, jā. Par to, kad sāka šo izmeklēšanu par Stiga RM. Par to, kad tur izspiež šos kukuļus no Džeka, vīrieša. No Ramoliņa kunga. Kas vada uzņēmumu. Uzņēmuma Stiga RM. Kas ņemas ar koku. Vai ne īpašnieks? Kuri ņemas ar koku. Viņš ir koku rūpnieks. Ko tas vajag? Nekas smieklīgs tur nav. Tieši tā. Viņš pārstrādā koku. Viņš ar koku ir uz tu tā teikt. Jā. Varbūt tāpēc tur pieprasīja kukuli no viņa. Ko? Nesaks, ka... Labi. Jā, šitas aizgāja par tālu. Šis ir labi. Nē, šitas bija labs, jā. Bet tā tad, kungs, kurš ar koku ir uz tu? Brāviens, Pēter. Viņš strādā kogrūpniecībā. Jā, es saprotu, jā. Nevar būt tā, ja tu ikdienā saskaries ar koku, kad tu ar koku esi uz jūs. Viņš ir koku ir uz tu. Viņš normāls kokrūpnieks ir, jā. Jā, viņš zina koku. Viņš zina, kā ar to koku strādāt. Jā. Ko darīt? Viņš transportē koku, pārstrādā koku. Un ražo kaut ko no koka. Mēs burtiski tā kā divi idioti. Jā, vienkārši smējamies par koku. Last to brain cells. Es varu iedomāties, cik jautri šito klausīties. Iedomājos. Koks. Divi džeki rārts par koku. Labi. Bet šis bija totāli. Nē, man arī patīk koks. Bet Mešs un tā. Jā, man arī patīk būt pie kokiem. Bet zem kokiem. Beidzot ir nodot šī lieta, kur koku rūpnieks ir koku... Cik var? Labi, sorry. Viņš ir, Ramoliņa kungs, teiksim tā, ir, beidzot tiks pie taisnības šajā lietā. Sen bija laiks. Bet, pirms spriedums ir stājies, pirms vispār ir kāds spriedums, teiksim tā, Latvijā jau, protams, tiesiska valsts un tikmēr nevainīguma prezumpcija un viss tas, un mēs nevaram neko teikt. Jā, tā kā redzēsim, lai tiesai izdodas atrast vainīgo, un lai viss izdodas arī kokrūpniekam Ramoliņa kungam. Ko tu ne? Visi jā, lai izdodas visiem mūsu kokrūpniekiem. Jā. Arī tiem, kas purčikā.
Labi, varbūt ne tiem. Bet runājot par kokrūpniekiem, kas purčikā. Nu, labi, viņiem neizdodas diezgan. Viņiem, paldies Dievam, neizdod. Jā. Kad Rīgā aiztur vienu no Latvijā ietekmīgākajiem narkobaroniem. Kā to latviski droši vien dēvētu. Un, ja viņu aizturēja, aizturēšana bija Hollywoods stilā, tur bija pakaļdzīšanās, bet beigās Džeks tika aizturēts. Jā. Lasot, man liekas, tur gan ir rīktīgi daudz konfiscēts. Tātad Tas gan ir 52 kg marihuānas, puskilograms kokaīna, 10 litru oksibuterāta, lai vai kas tas būtu, 2000 mg tabletes un 50 gramu amfetamīnu. Un BMX5. Un BMX5 un 3000 eiro skaidrā naudā. Tā kā, Un Renault Traffic mikrobusiņš. tā kā, man liekas, tas nav pārsteidzoši, ka viņš brauc ar BMX5. Tas Jā. jau Gan jau melns. dead giveaway. 100 punktu Ar Krievijas numurzīmēm. Tāpat tās jau būtu konfiscējuši droši vien. Bet, es domāju, ļoti labi. Jā. Par vienu kokrūpnieku mazāk Latvijā. Cik te viņam tur viņš bija puskilograms? Jā. Tas gan. Jā. Tad jau nav nekāds baigais kokrūpnieks šis. Prīvērts lielāks kokrūpnieks. Viņam arī gaters pieder. Kādreiz. Es domāju, ka jā, tur Bolīvijā. Viņam das rūpnīgs. Gan jau tur arī kokrūpnieks arī. Redzēsim. Bet vēl par apreibinošām lietām runājot. Saimā viena iecer. Man likās, tu teiksi, apreibinošas lieta ir vienzimuma laulība. Ko? Tu kaut kā ļoti, ļoti interesanti to segveju tā uztaisīja. Apreibinošas lietas ir alkohols. Alkohols arī apreibina. Alkohola lietošana ir kaitīga par to? jūsu veselībai. Es bišķiņu jau aizsteidzos arī atkal pa priekšu. Jā. Un tā tad Saima ir lēmusi. Ka vajadzētu tirgot. Kad ir jāsāk tirgot reāli. Jāsāk tirgot tas alkohols no 20. Jā. Nevis no 18. Nevis no 18, jā. Tāpatās, es domāju, lielākā daļa no 18-gadīgiem, kas gribēs to dabūt, arī dabūs to. Jā, tā kā. Tāpat kā mēs tā to kā varējām. mums bija 15, 16, arī nebija nekāda problēma. Jā. Aizēja pie bombzīša, iedod naudu. Jā. Un viss kā nākās. Man liekas, tur ir jāsāk šī visa pret alkoholismu kampaņa un tā tālāk ir jāsāk vienkārši ar bombzīšu izskaušanu. Jo, ja nebūs, kas pērk, tad jau tad nevarēs nopirkt. Es domāju, tā drīzāk. Pēter, ne? Kad saka? Grūti pateikt, Krišān. Es nezinu. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti labs bonus. Šis ir ļoti foršs. Kad līdz 20 gadiem nevar. Es domāju, vajadzēja līdz 21. Tā kā visur. Tāpēc, ka Tā tev kā jau vairumā ir 21. Tāpēc. Jo man jau 24. Tad varam Jā. arī no 24 sākt. Man vispār neinteresē. Varam no 25 varbūt. Pagaidi. Nē, nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Varam no 16 arī. Tā kā, bet galvenais, bet šits man bišķiņ reizēm liek aizdomāties. Piemēram, Vācijā. Tu vari nopirkt no kaut kādiem 16 jau tādu. Bet ne jau stipro. Jā, bet kaut kādu vājo. Bet viņiem nav tā kā nekāds alkoholisms tik liels kā Latvijā vai kaut kas tāds. Mums ir alkoholisms liels, jā. Jā, saki tu un iedzer kvasu. Jā, bet tas kvasiņš. Jā, bet apsties, piemēram, Vācijā, un tur kaut kādā tajā pašā Francijā, kur, man liekas, vīnu dzer Tur arī. vispār, jā. Bērndārzā droši vien arī. Kāpēc viņiem nav tāda alkoholisma problēma? Es domāju, tas ir sabi, kultūra un vispārējais. Tur jau tā lieta, ka vienkārši, man liekas, Latvijā mēs dzīvojam tik ļoti, sorry, depresīvā tādā vidē daudzi. Bet arī tas, ka ziema gara, jā, stumšs. Man piemēram šitas laiks, kas tagad ir novembris, man fucking besī. Jā.
Puspiecos ir tumšs, cikos ir gaišs 8. Es izdomāju, kā mēs atrisināsim alkoholismu problēmu. Pārceļam Latviju tuvāk ekvatoram. Nē, vienkārši, ja tev ir alkoholismu problēma, tad tā kā uz ziemas mēnešiem tev aizsūtīt uz kaut kādu balī. Jā, tas ļoti labi būtu ekonomika, es domāju. Jā. Un tos, kas dzīvo kaut kādās siltajās zemēs, tos šitien atvost. Tu viņiem būtu tāds, wow, It's dark in here. wow, te ir sniegs. Te ir sniegs. Te ir alkohols. Sāk vienkārši. Kāpēc mums visu laiku ir tajā? Es pat neizdomājos par to sniegu. Tā kā tu Jā. teici. Bet mums visu laiku kaut kas ar tām baltajām vielām saistīts. Es par sniegu reāli runāju. Viņi var Nu, beidzot balta sniega viela. vīru uztaisīt. Balta viela. Sasals ūdens. Nu jā, balts. Jā. Par ko tu domā? Par sniegu. Pikoties gribi? Nav jau ar ko vēl. Bet, nu, tas Vienmēr var atrast. Jā, bet tā tad, nu, Zini, redzēsim. telegramā, jā. Tas ir pieņemts komisijā. Un tad skatīsimies tālāk, kā tas aizies Saeimā. Skatīsimies gan. Vai pieņems, nepieņems. Es kaut kā domāju, ka alkohola lobbyis Latvijā ir diezgan liels arī. Jo. Un šito noņems. LB kaut kā Nocirtīs saknē, pateiks, oi, tur būs tik daudz zaudējumi ekonomiskie valstī. Jā, nebūs, kas dzer. Jā, kur mēs tur miljonus zaudēsim akcijas nodokļos un vēl visu kaut kur. Kurš maksās algas? Tā Jā. tālāk. Bet, Kur būs hektors? Un tā kā. Kurš būs hektors, kurš būs lektors? Un tā kā, nu, es redzu, ka es būtu par, bet es domāju, ka šito saknē nocirtīs. Es varu iedomāties tāds, kurš dzer sektoru, ja ne tā kā cilvēki līdz 20. Cilvēki pēc 20 jau hektāru nezara, ko mēs darīsim. Jā. Vai kāds ir padomājis par hektāru? Jā, padomājiet par hektāru. Bet, jā, tad skatīsimies Saeimā, kā notika šis balsojums. Bet vēl viena lieta jau, kur Saeimā bija debates un konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja partnerības regulējuma ieviešanu. Jā. Tā tad, jā, kad... Vienzimuma. It kā laulība. Nē, tur par laulību. Nē, nu, tur ir Nu, vienkārši tādu- tur ir pieņemts tā kā jauna definīcija. Ir laulība, Nu, un jā. ir kaut kas pilnībā cits, kas ir partnerība. Nu jā, nu, bet tas tā kā, nu, ka tev ir, nu, ka tu arī apreci, tu tā kā tev ir manta viena. jau nevar. Un, Bet jau tā nevar kā- apprecēt. Nu jā, bet, nu, tā ideja jau tāda pati. Nu, es vairāk redzētu, tas vienkārši juridiski aizstāv. Nu jā, nu, bet saku, ideja Nu jā. jau tā pati ir teorētiski. Jā, bet Tā kā. opozīcija uzreiz bļauj. Tas ir uzreiz, ķipa. Uzreiz Nākamais ar krustu ceļš mēt ir- vienkārši. Nākamais ceļš ir vienzimuma laulības. un viss. Sātanisms uzreiz. Jā, šausmas kaut kā. Ko mēs tagad arī pagānu svēkus sāksim svinēt? Mēs esam kristieši. Vai ne? Nekomentēšu. Bet Mārtiņa diena diezgan nice ir vispār. Šādāds Mārtiņa dienai. Bet, opozīcija nākuši klajā ar priekšlikumu, ka šo te vajadzētu pieņemt referendumā. Šo Es atbalstu. jautājumu izsvērt, tā teikt. Zini, kā es vispār atbalstu. Zini, kāpēc? Jo viss šis riņķdants ir tik ilgi, ka man liekas, šis ir vienīgais tāds loģiskais solis, lai viņi beidzot tur viens ar otru strīdēties un vienkārši neko nedarīt. Tad vienkārši Latvijas sabiedrība, es domāju, šeit visiem būtu viedoklis, gan jauniešiem, gan vecākai paudzei, un aiziet un pateikt, ko domā, un tad vienkārši kā būtu, tā būtu. Viss, punkts. Kaitai. Jā, Tā jau un manī. tad vairs nevajadzētu nekādus tur strīdus un tur visu laiku tur kaut ko ņemties savā starpā apasi. Apasi. Bet, nu, vēl man liekas, ir tas, ka, manuprāt, Latvijas sabiedrība ir ļoti konservatīva. Kā kurā vietā? Nu, es teiktu,
es teiktu, ka vairāk kārt par pusi. Šeit, kur mēs centrā esam, te jau... Nu, tā jā. Te jau daži pat klubi mums te diezgan netālu, kur diezgan... Kur tu ej? Ko? Tu esi redzējis? Nu... Tu esi tur bijis? Es neesmu tur bijis. Jā, Draugs jā. stāstīja. Bet, ja godīgi nē, es tikai esmu labietī sēdējis un skatījies, kas tur apkārt notiek. Skaties par caurumu. Kādu caurumu pagi, ko? Ak, Dievs. Kas ir šodien? Bet šodien tikai kaut 12-gadīgi koks, jā. Bet... Tas bija labs. Bet... Nē, un no vienas puses es pārliecināts, es vairāk atbalstīju šo tā kā ideju, kad to pieņem arī Saeimā un viss. Es domāju, ka referendumā es teiktu, ka drīzāk nobalsot nē. Es arī domāju, bet vismaz... Bet, nu, jā, bet tas būtu demokrātiski. Jā. Viss super. Bet vienkārši tas, ka mēs arī, nu, ja šobrīd arī daudzi, es gribētu, nu, daudz liberālie cilvēki, kam es arī sakoju sociālos tīklos, daudz saka, nu, valdība mums tik iestrēgusi un viss, un tie konservatīvi, ķipa. Jā, un tad, kad nobalso, un visa sabiedrība nobalsos, ka vai mums, piemēram, būs pret, es gribu redzēt, ko tā viņi teiks. Nu, tu nevari, ja mēs gribam dzīvot normālā sabiedrībā un miedarboties, nevar, nu, jo zinot liberālos cilvēkus, būs arī tā, jūs visi prāti. Jā, tas no sērijas, man liekas, ļoti daudziem tādiem tā kā ļoti progresīviem un liberāriem cilvēkiem, kas tā kā rītīgi grib tur izbīdīt kaut kādas tur rītīgi uber krūtās lietas un tā, ka viņi vispār, viņiem liekas, ka ļoti liela sabiedrības, nu labi, ir tāda sabiedrības, kas ir stulba, bet kad viņiem liekas, ka, man liekas, nu tā kā, ka viņi ir tur pasaules nāba un viņi ir labākie, un viņi zina, viņi zina, kā tev ir jādzīvo. Un Viņi zina. Es teikšu tā, lai viņi ieskrieties. Es zinu, kā man ir jādzīvo, un es dzīvoju, kā es gribu dzīvot. Un man liekas, tas ir tas, ko lielākā daļa, man liekas, Latvijas cilvēki arī, nu tā kā, viņi vienkārši grib dzīvot, kā viņi grib dzīvot. Un viss. Viņi negrib, lai kāds pasaka viņiem, ka tur hītus ar kaut kādām garšiņām nevar pirkt un tā. Šito nekāp man uz ecešu. Sorry, bet tā ir. Bet, es vārās. Bet es pateicu Kur taisnību. man ir zaļie hīti? Bet es pateicu taisnību. Nē, es tev pilnībā piekrītu. Jā. Es gribētu šo te visu, šo subjektu noslēgt ar citātu no viena tāda repera Barona centrs. Bija tādā grupējumā Singapūras satīns. Viņam vienā dziesmā bija ļoti labs citāts no ne pēdējā, bet no priekšpēdējā albuma. Man šeit nemāci man dzīvot, tu neesi mans astrologs. Tā kā. Jā. Klausīsim astrologus. Ko? Tas būs labi. Nē. Nu, vienkārši domāsim ar galvu un nevajag astrologiem baigi klausīties. Jā. Nu, varbūt tā kā reizēm vajag paklausīties un tā kā padomāt, ko viņi saka, bet nevajag tā kā varbūt vienkārši ņemt viņu, labi. viedokli tā kā labi, galvā uzreiz, tā kā nedomājot par to, teiksim tā. Jā. Nu ko, esam apskatījuši aktualitātes, Jā. kas bija, un kā jau visticamāk redzējāt Instagramā, mēs izlozējām novadu, kur ziņas mēs apskatīsim. Tur gan, es domāju, diezgan ātri varam izskriet cauri, jo laiciņš iet uz priekšu, bet mēs bijām izlozējuši tātad kādu novadu? Ogres novadu. Ogres novadu. Un paldies Krišānim par to, protams. Lūdzu. Un, kuras ir tās galvenās lietas, ko tu tur ieraudzīji? Man vispār patīk tas Ogres ziņu portāls kopumā. Jo tur, piemēram, man vislabāk patīk sludinājuma sadaļa, kur meklē darbu, piemēram, cilvēki. Tu vari redzēt, ka viņi meklē darbu. Tu vari redzēt, viņi aiziet uz NVA, viņiem pasaka, veicīt, tev jāieliek ir Ogres novada mājaslapā sludinājums. Kad burtiski izskatās, kad te ir kaut kāds pārdod koku skaida briketes. Man liekas,
izskatās ļoti shady brikets. Tas, par ko mēs runājām jau iepriekš, man liekas, ka tās ir, cita veida brikets. Tā kā varbūt tur vajadzētu. Aizgāja tālāk, kad es konfiscēju un rekur jau tirgoju. Jā, varas iestādēm varbūt apskatīties. Un, piemēram, te ir rakstīts, ja vajadzīga palīdzība kādā darbā, vienkārši zvaniet. Tur ir telefons, varat apstīties. Nesaukšu skaļi. Sāks ar 2-2. Un beidzas ar 5-3. Uzminiet, kas pa vidu jums tikai 4 cipari jādara. Laimīgā ciparu kombinācija jāuzmin. Un, te ir reāli 10 lapas ar šādiem cilvēkiem, kas ir gatavi darīt visu, principā, droši vien. Tā kā jūs varat uzrakstīt, bet šeit arī kristīgās ziņas ir, kas ļoti labi. Mēs tomēr esam kristieši šajā podkāstā. Latvijas kristīgais radio mūsu sponsorē. Tu pa sev to saki? Nē, tu arī. Tev nav izvēles. Tā kā krustas. Tas pagāns. Bet... man tās galvenās lietas, kas patika, ņemot vērā, ka ir rudens, viena no galvenajām ziņām bija, ka Ogrē un Lielvārdē bez maksas var nodot koklapas. Tas, manuprāt, ja mēs ieiet... Koklaps, jā. Koklaps. Trešā reize. Bet, manuprāt, tas ir jebkurā pašvaldības portālā, kurā tu ieej, tā kā laikā no septembra beigām līdz novembra vidum. Visur būs tā ziņa, ka kaut kur var nodot koklapas bez maksas. Jā. Bet tur arī... iedzīvotāji aicināti neatstāt transporta līdzekļus sašaurinātās ielās. Tas loģiski. Tas jau, man liekas, tas forši. Bet es skatījos, tur vēl bija iespēja nodot riepas vecās, bet tas ir līdz kaut kādam 8. novembrim. Tā kā mēs šodien ierakstam, ir 7. Es domāju, to jau, ja jūs klausties, jūs jau nokavējuši, sorry. Šits, ja jūs lasat to portālu, tad jūs zinat, bet, savādāk jau nē. Jā, bet bija arī vairākas ziņas par ceļu remontiem, kas priecē. Tur bija gan ietves izbūves, gan ceļu remonti, kas arī, manuprāt, jebkurā novadā atjaunots ceļu fonds, tā ir ļoti laba lieta. Jā. Un vēl, man kas personīgi visvairāk iekstāt, tāda ziņa, kas man likās baigi forši, ko es neesmu redzējis baigi citos novados. Arī lasot vai vienkārši ziņas lasot, kad pat Ogres pašvaldība, cik saprotu, viņi veido tādu, kā, var teikt, tikšanās vietu dažādiem uzņēmumiem, kuri ir integrējuši savā darbā kaut ko inovatīvu, kaut ko jaunu, kaut ko iepriekš nepieredzētu. Kokrūpniecība, piemēram. Jā. Piemēram. Un... viņi tad dažādi uzņēmēji satiekas kopā, un viens no otra var mācīties dažādas šīs te jaunās lietas. Manuprāt, tas ir baigi forši, jo... Skaisti. Jā, tas patiešām... Brīnišķīgi. Just wonderful. Bet tiešām tas, kad tā mēs varam... Es ļoti gribētu redzēt šādas lietas, varbūt arī citos novados, lai mēs varam visi to... Es domāju, tas uzņēmējdarbība tiešām celt uz augšu. Jā, viedokļu sadaļā man arī patīk raksts. 9 ieteikumi, lai nepieļautu kļūdas antidepresantu lietošanā. Man liekas, ka tā kā to vajadzētu to paskaidrot kādam psihiatram, tā kā nevis Ogres novada portālam. Bet, kā tev izraksta antidepresants, tev tāds, kā viņas lieto? Tad tev Ogres portālā lasa. Jā, tu tāds, es nezinu, es vienkārši domāju, viņas varētu visus uzreiz maukt. Nedarat to, lūdzu. Man ir bēdīgākā man bija vakar. Tad vakar es dzēru 1 tableti, tagad dzeršu 2. Varbūt visas jau 3. Tā kā redzēsim. Un man, iespējams tāpēc, ka tas ir novembris, bet es apskatījos arī Valmieras lapu. Un man iekrīt tas, ka man kaut kā likās, ka Ogres lapā ir daudz vairāk dažādi tie patriotiskie pasākumi. Kristīgās ziņas. Vairāk. Arī. Bet, ka visi patriotiskie pasākumi, kas liek domāt, Ogres novads ir tāds ļoti, ļoti patriotisks novads, vai Ogres pašvaldība varbūt mēģina bišķīt nolīdzināt dažādas lietas, kas bija ar Piotru Avenu un vēl dažādām lietām. Helmans tāds, šogad mēs galvenais man patīk, es tagad jau Pēter tev var parādīt. Kur šī bilde man patīk, ko es atradu ar tieši, kad tu pieminēji ar Helmeņu kungu.
kur viņš Ukrainas uniformā tur normāli uz robežas stāv, cik uz robežas, uz frontes līnijas, laikam, cik es saprotu. Jā. Kā, var redzēt, mēģina atpirkt grēkus Ogres novads. Redzēsim, cerēsim, ka viņiem izdosies. Jā. Galvenais. Jo patiesībā, lasot tās ziņas, redzam, ka viss notiek. Protams, vienīgā lieta, kas man šajās te visos novadu lapās un viss, tur nemin baigi tās kaut kādas varbūt tādas ķēpiņas vai kas ir, kaut kas, kāds tumšāks straips, kas notiek pašvaldībā, jo galvenais finansētājs šīm te lapām ir pašvaldība. Vienīgā, kas bija, man liekas, bija šitā, Gulbens novadā, tur bija. Tas bija toreiz, bet tas bija toreiz par to... Jā. Ka viņi tur... bet tas bija pa skolāniem kaut kādiem. Tas bija, jā. Nē, kur arī... bet, jā, te krimināla ziņās arī nav nekas tāds baigi. Nē, es domāju, tas krimināla ziņas, jā, katrā novadā jau kaut kādas ČP lietas notiek. Bet te ļoti maz rakstīts. Jā, bet vairāk, ka pašā pašvaldībā kaut kāds skandāliņš vai kaut kas tāds. Tas neiet uz ārtā. Jā. Tā kā, jā. Lai Ogres novadam izdodas. Jā, mums ir vēl viena lieta palikusi, Pēter. Mums ir vēl viena rubrika. Jā, tā kā, un jau gaidiet Instagramā arī, kad drīz izlozēsim arī jauno novadu. Jā. Un, jaunā rubrika. Jā, vienīgais paga. Es tikmēr varu izstāstīt. Jā, tu vari izstāstīt, kamēr es... Tātad mums ir jauna rubrika, kurā Wow, pagaid. Malec, salauz krēslu. Es gandrīz nokritu reāli. Jā, viņš tāds skečī. Būs dzīvotājs. Sajies. Bet tātad mums ir jauna rubrika, kas saucas No grāvja grāvī. Jā. Kur mēs apskatīsim. Šī ir lieta, ko mēs neesam saskaņojuši. Tā teikt, lai mums būtu tāda varbūt kāda viedokļu sadursmīta. Kur es un Krišjāns mēs katrs atradīsim šajā te aizvadītajā laikā vienu tādu foršu lietu, kas ir tāds, baigi forši, ka šitas ir noticis. Un otrs būs tāds, tā kā fails, kad, vai slikti pieņemts lēmums, vai kaut kāda izgāšanās, stulba uzruna, kaut kas tam līdzīgs. Jā, es varbūt varu sākt. Jā, tu vari sākt droši. Es domāju, mēs baigi neejam tā ļoti detaļās. Jā. Nē. Mans tāds labais grāvis ir Rīgā šozim centralizēti 2 reizes vairāk, sorry. Tīrīs ietvi. Manuprāt, tas pozitīvi. Jā. Ļoti. Un negatīvais, man šķiet, rosina skolās aizliegt viedierīces. Es pat nezināju, ka nebija pamanījis kaut kas tāds. Jā, bet man liekas, tas debīli. Jā, tev jāmāc bērnus aprīkoties, nevis aizliegt. Es arī domāju, ka viņiem jāmāc vairāk apieties. Ok. Bet tas ir, cik es saprotu, ir Liepājā tieši. Okay. Tas nav kopumā tas. Par šito es minēšu, tad, lai Liepājai neizdodas. Man liekas, šis arī ir tik stulbi, jā. Es uzskatu, jā. Nē, protams, ar mēru, vai ne? Tur skolā, ja tu sēdi stundas laikā ar telefonu, tad jā. Tas varbūt tā, bet ja tu neskatījos, es pārskrēju baigi. Pārtam, jā, bet tu vairāk, man liekas, Liepāja minēt. Okay. Ir vienkārši tur intervēja Liepāja or something like that. Labi. Bet jā, par tiem telefoniem, jā, ja tu visu laiku sēdi stunās telefonu, ok, tev viņu vajag moši noņemt. Bet ja tu, tomēr bērniem ir jāmāc, kā viņi var būt, jo tā ir daļa no mūsu ikdienas jau šobrīd. Mans grāvī, par labo lietu mēs jau runājām. Tas bija par to, kad Saeima ir pieņēmusi to alkohola pārdošanu no 20 gadu vecuma. Tas bija mans labais, ko es biju iedomājies, kad manuprāt tas būtu. Ok, tas būtu labi. Bet sliktā lieta tas nav nevis slikti pieņems lēmums, tas man liekas tāds smieklīgs fails bišķīt. Jo šobrīd tiek meklēts jauns valsts kontrolieris. Jā, redzēju. Jo vecais labāku. Jā, un tieši šī lieta man arī likās kāds bišķi fails, jo bija riktīgi rēcīgi. Viņš bija panorāmā, viņam panorāmā prasa, kas jums lika
šādu lēmumu pieņemt, jo viņš ir pirmais valsts kontrolieris, kurš aiziet no sava amata pirms termiņa beigām. Jā. Un viņš tāds, es redzu to, ka jo viņš kļūst par augstsprieguma tīkla valdes priekšsādātāju. Un viņš saka, ka es redzu, ka šajā matā es varu dot lielāku pienesumu, būt efektīvāks, valstī dot vairāk. Burtiski tas kadrs beidzās un parāda. Valsts kontrolieris pelna 6,593 eiro mēnesī, augstsprieguma tīkla valsts priekšsādātājs 12,009. Pieaugums diezgan reiz normāls. 2 gandrīz, principā. Jā. Tā kā man bija tāds, ok, labi, bet no otras puses, ņemot vērā, ka visas tās algas ir, publiskas un viss, tā kā tu varēji to iestarpināt, nevis teikt, ka tas man ir galvenais mērķis, vai ne? Protams, tā nevajag teikt. Man ritīgi patīk elektrība. Man cepīja kā tie vādi, tur tā strāva. Man tā skaļa arī. Man ritīgi patīk bzzz. Panorāmā viss. Tie intervētāji vienkārši pastos. Vienkārši paskatās uz viņu. Šī tam Džekam galīgi aizbraucis ir cieta. Bet, un es, bet tā, kad, varētu pieminēt, ka, protams, tā ir arī forša karjeras izaugsme arī, tur, jo, nevis vienkārši tā glupi, kad, tur pasaka, kā ir bijis. Ikstuls, jā. Tas man likās tāds bišķi tāds failiņš, bet, skatīsimies. Jā, bet man arī patīk, ka tagad, es nebiju ielicis mūsu tajā skriptā, bet mums arī tagad solās būt jauns ģenerāldirektors vai direktore. Jā, es tā lasu. Un tā alga, tur, man patīk, ka Facebook komentāros tur, tik milzīga alga, viņš jau taču neko nedara un tā. Reāli 7,000 eiro par to, ka tu vadi iestādi, kas administrē cik kaut kādus miljārdus eiro nodokļos. Jā. Tas nav daudz. Jā, protams. Tā kā es reāli brīnos, ka cilvēki domā, tas to milzīgu naudu un tā. Un jā, tāpēc, ja tu esi maksimums, ko tu vari dabūt, ir štuku uz rokas, kaut kādos amatos loģiski, ka tu 7 pakas eitu un tad tu komentē Facebookā kaut ko. Jā, bet, man liekas tas, ka ļoti daudz, Latvijas, ļoti liela daļa Latvijas sabiedrības vienkārši dzīvo savā tajā Maksims burbulī, jā. Jā, tā ir. Un nesaprot, ka cilvēkiem, kas varbūt strādā, kas strādā tādos amatos, tā atbildība, man liekas, tur ir milzīga. Reāli. Tā kā tas crazy par to tādu darbu saņemt tādu naudu. Tas gan. Ko? Rubrikā mēs esam izgājuši cauri, aktualitātes esam pārskatījuši. Esam sagājuši cauri. Jā. Protams, Krišāna uztais tu šoreiz to like, subscribe lietu. Jā, nolaikojiet, subscribojiet mūsu Kabineta divāns YouTube kanāls vienmēr. Piesakojiet Spotifyā mūsu Jā, podcastam. mēs tagad esam Spotifyā vispār. Mēs esam Spotifyā, ielieciet 5 zvaigznes, ja jums riktīgi patīk. Vai iedodiet godīgu vērtējumu. Jā, vai arī 1 zvaigzni, mums vienalga. Nē, mums nav viena alga, bet... Es nezinu, ko tas baigi ietekmē vienīgais. Mēs varētu būt vissliktāk novērtētais podcasts. Lūdzu, Please, no. Visā pasaulē. Nē, bet jā, droši arī Facebook lapa mums ir. Variet piesakot. Tāpat arī Instagrams. Instagram arī rubriku video. Rakstot e-pasts, mēs lasām. Jā, tā kā droši, ja kāds jautājums vai ir kāda tēma, par ko... gribat, lai mēs panājam, kas jums ir sasāpējusi, tad arī droši vai komentāri, ziņa Instagramā, Facebook. Ierakstat arī Spotify, tur var ierakstīt. Tā kā pie epizodes. Jā, tur var. Ok, es to nezināju. Jo, es uzliku tā. Bet... Cool. Tā kā, un Krišāna, kur tad mēs tiekamies ar skatītājiem? Es domāju, mēs varētu tikties. Es nebiju tā domājis. Es vienkārši neesmu bijis Rīgā ļoti ilgi. Es domāju, mēs varētu tikties tur. Zin kā nāk 18. novembris. Un šonadēļ jau arī 11. novembris ir. Pie Mūrīša? Es domāju, tiekamies pie Mūrīša, tur pie pils, jā. 11. novembrī noliksim svecītes. Noliksim svecītes, atcerēsimies.
par tiem ļaudīm, kas izcīnīja Rīgas sargus. Jā. Gan filmu, gan actually Rīgas Jā. sargus. Un mēs arī iespējams tagad ierakstīsim kaut kad pēc valsts svētkiem. Ja šodien ir 7. tad pēc 18. gan jau. Jā, un tad gan jau būs. Tā kā nosvinat Latvijas svētkus kārtīgi. Būs jaunas lietas, ko apspriest. Uzrunas jauns. Uzrunas varēs pastīties, jā, noteikti. Jā, un tad Tā kā tad kārtīgi nosvinat, bet ne pārāk traki, jā. Jā, un atcerieties, ka Balzāmiņi nopirkt var no 20. Nu, gatavojiet, vēl nē, bet gatavojieties. Jo labāk, lai pērk tieks no 20. Jā. Manifestējam šito. Tā kā tā. Davai. Nu, ok. Čovinieks visiem. Labi, tad jau tiekās. Koks!